atceros pirmo grāmatu, kur man patika. Pats svarīgākais bija, ka tajā nebija pārāk daudz teksta, tajā bija attēli, nevis vienkārši attēli, bet bildītes un priekšmetu, dzīvnieku, profesiju nosaukumu 3 valodās – vāciski, angliski un franciski. Un man šķiet, joprojām pie maniem vecākiem tā grāmata ir. Bet es viņu neesmu gadus 30 redzējis. Es patiesībā pats atceros, kādas mokas man sagādāja lasīšana, jo mācoties Rīgas 50. vidusskolā, mums klasē bija 87. gadā sacensība, kurš lasa ātrāk, un es biju viens no tiem, kurš lasīja vislēnāk. Un kā tu ar to cīnījies? Es nedomāju, ka es īpaši cīnījos, es vienkārši turpināju lasīt. Lai gan man šķiet, lēna lasīšana ir nevienmēr slikti, tu nepaspēji daudz ko izlasīt, bet man pašam patīk lasīt lēnām, jo tas ļauj pārdomāt to, ko lasi. Un īpaši tiem, kur nodarbojās ar pētniecību, humanitārajā zinātnē, tā nelaime ir, ka ir jāpaspēj izlasīt, varbūt es teiktu, izlasīt pēdiņās ļoti daudz. Un, protams, ka tu lasi ļoti, ļoti pavirši. Tu vienkārši skrien pāri ar acīm lapai. Bet tā vislabākā lasīšana ir tad, ja tev ir laiks un tu iedzinies un pieraksti. Jo tad tas kaut kā, tas, ko tu esi izlasījis, tevi nosēžās un pēc tam atgriežoties, tu nav tā sajūta, ka tu atgriezies pie teksta no jauna, bet tu jau kaut ko esi iepriekš saprati. Man patiesībā šķiet, ka mēs esam pārāk pieķērušies formai. Jo, protams, šajā ekspozīcijā mēs runājam par formu, bet mēs kopā ar Paulu Bankovski nonācām pie tāda laba jēdziena grāmatas ideja. Jo proti grāmata ir arī rullis, tā arī ir grāmata. Grāmata var būt māla plāksnītais, grāmata var būt kopā sasietas papirus lapas, kurām nav vāki. Grāmata var būt ļoti dažāda, bet ir kaut kas, kas kaut ko arī grāmata var būt digitāli, tā arī ir grāmata. Ir kaut kas, kas to padara par grāmatu, un tas nav tas mūsu pazīstamais bloka formāts. Manuprāt, grāmatu par grāmatu padara tas, ka kāds ir vēlējies un kopā salīdzis noteiktu saturu. Varbūt tas saturs arī veidojas ir nejauši, bet viņam ir sākums, noslēgums un kaut kāda noteikta forma, kuru var papildināt, bet īstenībā lielākoties tā ir slēgta. Jo arī manuskripti, kurus uzrakstīju un iesēju savu būtībā saturiski, tur var kaut ko pierakstīt klāt, bet lielākoties tas ir jau tāds noslēgts kopums. Un man arī šķiet, ka mēs, vismaz mūsu sabiedrība, mēs grāmatu ļoti bieži padarām par kaut kādu fetišu, tieši ja mēs domājam par analogo vai iespiesto grāmatu. Ka, mēs sakam, ka cilvēki nelasa vai ka grāmata drīz beigsies vai ies bojā, bet patiesībā vienkārši notiek pārmaiņas. Tas viss pārceļas uz savādāku formu, bet tā ideja paliek. Un droši vien, ka tā grāmatas forma, kāda viņa ir, tā ir zināma nejaušība. Tajā pašā laikā, veidojot šo ekspozīciju, es ļoti iedvesmojos no tā, ko ir teicis Umberto Eco. Viņš ir teicis, grāmata ir kā ritenis vai grāmata ir kā karote. Tu vari mēģināt izgudrot daudz ko citu, bet iespējams tu nenokļūsi pie labāka rezultāta. Ka savā ziņā
formas un no lietojamības viedokļa viņi ir ļoti laba vai tāds izgudrojums, kuru var pielikt kaut ko klāt, bet pati par sevi negribas lietot vārdu pilnīgi, bet viņa ir ērta. Patiesībā mēs 21. gadsimtā, arī 20. gadsimtā dzīvojot, vai arī pēc apgaismības mēs aicinām visus lasiet, uzziniet, lasiet grāmatas, ņemiet grāmatas, pērciet. Bet 16. gadsimtā humanisti ļoti skeptiski raudzījās uz to, ka tagad tiek iespiestas grāmatas, viņas kļūst lētākas, aizvien vairāk cilvēku var viņas lasīt, bet vai viņi sapratīs to, kas tur ir? Un tāpēc arī tā ekskluzivitāte toreiz netika uztverta kā kaut kas slikts. Un arī aizslēgšana savā ziņā nav vienmēr negatīva. Un mums arī viduslaika grāmatām ir raksturīga ķēde. Grāmata tiek pieslēgta, respektīvi viņa nedrīkst aiznest prom, viņai jābūt tur, kur viņa ir bijusi, tur, kur viņa stāv, un tāds, tas, manuprāt, arī tāda simboliska nozīme, ka viņi ir jālasa šeit, nevis citur, tajā vietā, kur tie īpašnieki, kāda institūcija vai cilvēks pats ir izvēlējies, kur viņi ir jālasa. Es esmu jaunienācējs grāmatu vēstures pētniecībā, bet tajā pašā laikā man ir šie piedzīvojumi pētot grāmatu vēsturi bijusi ļoti aizraujoši. Un viena ļoti būtiska atziņa ir, kas ir arī vispār pētniecībā salīdzinoši nesen. Līdz 17. 18. gadsimtam dominēja sabiedrībā. Es nedomāju intelektuāļu lokos, bet tieši plašākā sabiedrībā dominēja mutvārdu valoda. Un šī mutvārdu valoda ir arī redzama iespiestos tekstos. Šīs uzrunas formulas vai īpaši tas ir redzams titullapās. Tā ir valoda, kas nav domāta tikai vienīgi lasīšanai ar acīm. Tā ir skaļa, respektīvi tā ir valoda domāta runāšanai, kas ir iespiesta. Un tas man pašam tas bija tāds zināms pārsteigums, ka šis te lūzums uz to, ka iespiestais rakstītais teksts kļūst patiešām rakstīts, ka valoda pati, kā rakstīt attīstās salīdzinoši vēlu, tas var būt 18. gadsimts. Man tas bija liels atklājums. Otra svarīga atziņa ir tā, ja mēs domājam par latviešu kultūru. Tad faktiski mēs arī redzam šo te pārēju ļoti ilgi. Latviešu grāmatās tieši šis te mutiskais dominē. Un tas būtu arī skaidrojums ar to, kāpēc vēl 19. gadsimtā latviešu folklora bija saglabājusies. Vienkārši šī kultūra daudz vēlāk kļuva rakstīta nekā, piemēram, vācu, zviedru vai dāņu. Un arī līdz pat 18. gadsimtam nebija ļoti daudz iespiestu grāmatu latviešu valodā. Un arī, ja, piemēram, iespieda kādu sprediķu krājumu, viņš bija domāts vai nu mācītājiem vai pašiem mājās lasīšanai, tad viņš bija domāts šai te komunikācijai vairāk kā vienkārši lasīšanai vienatnē. Un patiesībā grāmatniecības vēsturē un grāmatu iespiešanas kultūrā Latvijā to var pamanīt, ka šī te, teiksim tā, ka šī rakstītā tradīcija vai iespiestā vārdu tradīcija, kur šis teksts ir tikai vienīgi jālasa klusām, tas arī kāds 18. 19. gadsimts.
vienkārši skaitļi. Es pārlapoju mūsu grāmatu vēstures klasiķa Alekseja Apiņa darbu par latviešu grāmatniecību. Un tur es atradu viņa atrastus skaidrus par latviešu grāmatu tirāžām 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Faktiski, ja mēs salīdzinām ar šodien, šīs tirāžas ir ārkārtīgi līdzīgas. Ja grāmatā izņemot dziesmu grāmatas, kuras iespieda 10 000 eksemplāru, ja latviešu daiļliteratūras grāmatai bija 3000 eksemplāru tirāža, tad tā bija ārkārtīgi veiksme. Latviešu oriģināla literatūra tika iespiesta aptuveni 1000 eksemplāru tirāžā. 100-120 gadu laikā mēs tādā, mēs neesam nekur tālāk nokļuvuši. Protams, droši vien, ka tur ir arī dažādi citi skaidrojumi lasīšanas paradumu maiņā, bet viens mīts, pret kuru esi izturos ārkārtīgi piesardzīgi, vai tas varbūt nav mīts, arī pēc 19. gadsimta tautas skaitīšanu rezultātiem Vidzemē un Kurzemē bija aptuveni 90% lasītprātēji, kas uz pārējās Krievijas impērijas fona bija ārkārtīgi daudz, vēl Igaunijā bija tikpat liels lasītprātēju skaits. Jautājums, vai, ja cilvēki prot lasīt, vai tas nozīmē to, ka viņi paši daudz lasa, tas ir cits un sarežģītāks jautājums. Man jau īstenībā šķiet, ka latviešiem grāmata ir kaut kas svēts. Pat ja tur raksta kaut ko nepiedienīgu, cilvēkiem ļoti bieži ir grūti izmest grāmatas vai atbrīvoties no viņām. Vai atbrīvoties domājot, vienkārši viņas sadedzināt. Un ļoti, ļoti bieži cilvēki nāk uz bibliotēkām un piedāvā un saka, vai jūs negribat paņemt manas vecās grāmatas, neņemot vērā, ka tur jau ir 10 eksemplāri priekšā. Bet, starp citu, latviešu grāmata līdz pat 19. gadsimta vidum ir baznīcas un lūkšana grāmata vai dažādu pamācību grāmata, un tikai 19. gadsimta vidū parādās kaut kas tāds, ko sauc par sēnavu literatūru. Un uzreiz par to vēršas ar ārkārtīgi milzīgu, ar milzīgu nievājumu. Un tas ļoti interesanti, ka arī tā paša Alekseja Apiņa radītajā grāmatu vēstures pētīšanas skolā, ja mēs tā varam teikt, lielākā daļa grāmatu pētnieki izturās ar tādu ļoti rezervētu attieksmi pret tām sēnalām, jo tas taču ir kaut kas slikts un nevērtīgs. Bet man īstenībā šķiet, ka grāmata kā izklaide, tā ir, jebkura mēdīja ir dabiska attīstības pakāpe. Kaut kādā brīdī, jebkurš tāpat kā no sākuma, internets jau nebija domāts kaķīšu bilžu pārsūtīšanai, bet jebkurš mēdījis kļūstot aizvien pieejamāks un populārāks, kļūst par kaut ko, kurā var sākt arī izplatīt informāciju, kas citiem šķiet nepārāk vērtīga. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz 15. 16. gadsimta grāmatām, tad 90% no viņām ir gājuši bojā kaut kādos noteiktos apstākļos. Un līdz mūsdienām ir nonācis ļoti neliels skaits. Tas, kā viņas ir gājušas bojā, tie ir kā ugunsgrēki, viņas var būt vienkārši kaut kur pamestas nevienam nevajadzīgi stūrī sapelējušas, pēc tam samaltas kā otrreiz pārstādājumais papīrs. Vai man šķiet, ka grāmatas, tas ir viens no grāmatas likteņiem. Tikt aizmirstai, izmestai, aiziet bojā. Un
tie pāris eksemplāri, kas ir saglabājušies no kādas tirāžas vai metiena, protams, ka viņi mums šodien ļoti daudz nozīmē, bet lielākā daļa no tām grāmatām acīm redzam, ka kādā brīdī nevienam nav bijušas vajadzīgas. Ir jau arī tādas grāmatas, kuras iespiež pāris eksemplāros un kuras ir kā ļoti nozīmīgas ceremoniāls dāvanas vai, ja mēs domājam, piemēram, par katoļu baznīcu un liturģiju, ir misāls dievkalpojuma grāmatas, kuras ir viena un tā pati grāmata tikusi lietot vairākus gadsimtus. Un viņai bijusi kaut kāda tāda nozīme, kuras dēļ tie cilvēki, tur vairāk pauģu cilvēku, kur rokā šī grāmata ir nonākusi, viņi ir bijuši ieinteresēti rūpēties par to, lai viņa šī grāmata izdzīvotu. Un īstenībā patiesībā visizturīgākais grāmatas materiāls ir viduslaika pergaments. Un interesanti, ka šodien iespiestās grāmatas iespējams pēc 100-200 gadiem savu papīru dēļ aizies bojā, bet pergaments dzīvnieku āda būs pēc 1000 gadiem joprojām tas teksts būs salasāms. Un kaut kādā ziņā to grāmatu dzīves ilgums ir, ja vien viņas kāds neiznīcina, ir ārkārtīgi ilgs. Laikmetā, kurā kaut kas tiek ražots ārkārtīgi daudz eksemplāros, vai, teiksim, ļoti lielā daudzumā, un to ir ļoti viegli izdarīt, īpaši ar šodienas iespiešanas metodēm. Kāpēc gan kaut kam vajadzētu būt ārkārtīgi ilgam un mūžīgam? Ja pirms 1000 gadiem, lai radītu grāmatu, tev vajadzēja iespējams, ja tu biji kāds baznīcas karīdznieks vai atbildīgais, tev vajadzēja no 100 zemnieku veselu gadu vākt nodevs, lai samaksātu par vienas grāmatas radīšanu. Šodien tas ir salīdzinoši ļoti ātri un arī lēti izdarāms. Līdz ar to tai motivācijai, lai kaut kas būtu ārkārtīgi ilglaicīgs, manuprāt, nav īpaši pamata. Man pēdējā laikā, skatoties Latvijas sabiedrību, man šķiet, ka mēs esam tāds, varbūt mēs neesam tik tuvu lietuviešiem vai arī igauniem, kur starp citu ārkārtīgi daudz izdod tieši tulkotas grāmatas. Valsts atbalsta gan tulkošanu, gan grāmatu izdošanu. Es īsti nesaprotu Latvijas sabiedrību vai līdz galam neizprotu, jo man kaut kā šķiet, ka pie mums nav tādas dabiskas vajadzības pēc tā, vai arī kaut kāda noteikti pieprasījumu, ar ko tas ir saistīts. Negribētos ticēt, ka mēs būtu dumjāki. Latvijas grāmatu kultūras iezīme ir tā, ka šeit vienmēr cilvēki ir pratuši lasīt vairākās valodās, kas patiesībā ir ārkārtīgi būtiski, domājot gan par laiku pirms Pirmā pasaules kara, gan arī brīvvalsts laiku, gan arī tagad, un arī padomju laiku. Ļoti daudzi lasītāji lasa 2, 3, varbūt pat 4 valodās. Līdz ar to tās grāmatas, kas tiek izdotas latviski, tas jau nav tas rādītājs tam, kas tiek lasīts. Un ja mēs iedomājamies, tad jaunatvieši, kuri 19. gadsimta vidū paši rakstīja vāciski ļoti bieži. Noteikti lielākā daļa grāmatu, kuras viņi lasīja, nebija latviski. Arī tādēļ, ka tas repertuārs, kas tika piedāvāts, bija salīdzinoši šaurs. Un viņi arī bija tie, kas ierosināja, ka vajag vairāk tulkot pasaules klasikas darbus un vajag pašiem vairāk rakstīt un izdot grāmatas latviski. Bet, manuprāt, tā ir viena ļoti, ļoti svarīga iezīme, ka šeit vienmēr cilvēki ir lasījuši vairākās valodās. 2, tas ir absolūti, teiksim, tas minimālais, ja mēs iedomājamies 18. vai 19. gadsimtu. Tās ir
vēl latviešu, vācu, kāds, kurš iegūst klasisko izglītību latīņu valodā, krievu. Es grāmatas lasu latviski, angliski un vāciski, un pilnīgi noteikti ir vācu valoda šajā ziņā ir ļoti atšķirīga no angļu. Tur šī teksta tradīcija pat literatūrā, bet pētnieciskā literatūrā vēl vairāk. Es domāju, tā literatūrā ir tāda, ka tur nekad nav ticis uzskatīts, ka sarežģīts teikums ir kaut kas slikts. Turpretī, lasot angliski, tas labais tonis ir rakstīt vienkārši un saprotami, iespējams arī ārkārtīgi sarežģītas lietas. Manuprāt, ir ļoti būtiskas atšķirības starp to uztveres veidu, starp dažādām valodām. Es to redzu uz vācu un angļu valodas piemēru. Un arī, es nezinu, vēl latviski ir savādāk. Man šķiet, ka vispār grāmatu izdošana latviski pēdējos 4 gadsimtus, kurš tas ir noticis, ir kaut kāds ļoti liels gribas akts. Jo lielajās valodās tas tirgus ir tik liels, ka tu vari, ka tev patiesībā, ka tu vari ļoti daudz naudas nopelnīt, ja tu izdod grāmatas. Protams, noteiktos segmentos. Tad izdodot latviski, tas ir tur jābūt skaidram mērķim. Kāpēc tu to gribi darīt? Vai tu gribi cilvēkiem dot kaut kādus garīgus norādījumus? Es domāju par katehismiem 16. gadsimta beigās, 17. gadsimta sākumā. Vai tu gribi patiesībā radīt vienu nāciju, kā 19. gadsimta beigās, tāpēc tev ir svarīgi izdot latviski. Un tā ir tas ir tas mazās valodas risks, ka tur ir jābūt tādam zināmam gribas spēkam vai lielākai piepūlei radīt grāmatas, nekā tas ir lielajās valodās. Protams, ne visos piemēros, protams, arī lielajās valodās ir izdevēji, kas izdod kaut ko, kas ir vajadzīgs ļoti maz cilvēkiem, bet principā tā ir tāda cīņa par lasītāju, kuram ir arī vairākas citas izvēles iespējas, bet viņš tomēr izvēlās lasīt latviski. Jo mēs jau varētu teorētiski lasīt tikai vienīgi svešvalodās. Bet tad, kā mums būtu noteikti grūtāk latviski rakstīt. Jo tas process ir tā, ka tas ir kā iekustināt bumbu, kas vaļās no kalna lejā. Ja tu tā kā spēj vairāk izdot, tad tu radi iespējas tiem nākošajiem, kas nāks rakstīs un izdod, tu darīt vēl plašāk. Bet ja tas izdošanas apmērs ir ārkārtīgi šaurs, tad tas nozīmē to, ka tur arī tālāk attīstība būs lēnāk. Man jau šķiet, ka tā ir ļoti grūti izvērtēt, kas maina. Droši vien ir jāsaprot, kas mums varētu šķist svarīgs. Un man šķiet, ka no kultūras viedokļa noteikti tā ir glika bībele, kas noteikti izmaina valodu, iespiest 1689. vai 1694. gadā, kad viņi varēja sākt izplatīt. Tas ir tāds milzīgs lūzuma punkts, jo patiesībā visām tautas valodām Ziemeļa Eiropā brīdis, kad parādās pilns bībeles teksts tulkots no sengrieķu un senebreju valodas, tas ir tas brīdis, kad sāk runāt par šīs valodas kaut kādu nozīmīgu literāro svaru vai par to, ka viņi ir īstenībā dzīvotspējīgi. Un tas noteikti ir ārkārtīgi svarīgs lūzuma punkts. Patiesībā arī 17. gadsimtā rodās arī mēģinājumi latviski radīt dzeju. Tas ir Kristofs Fīrekers,
kurš sāk arī latviski rakstīt dzeju. Tie ir vēl vairāk citi latviešu mācītāji, kuri mēģina patiesībā radīt tādu valodu, kuru saprastu zemnieki. Un tad, tas ir tas interesantais, ja mēs vienkārši varam skatīties kā uz grāmatām, kā uz kaut kādiem literatūras pieminekļiem, bet tas svarīgākais ir, ka tie ir mēģinājumi, ja mēs runājam par grāmatām pirms 19. gadsimta, tad mēģinājumi elitei uzrunāt cilvēkus, kas nepiedara viņu kārtai. Un viņu mēģinājumu saprast, kādā veidā to, ko mēs vēlamies pateikt, ir labāk šiem cilvēkiem izstāstīt. Un patiesībā viņi atgādina šie vācbaltiešu mācītāji, reklāmas tekstu rakstītājus vai cilvēki vai arī komunikācijas speciālisti 21. gadsimtā, jo tas viņu uzdevums ir nevis rakstīt sev līdzīgajiem, bet rakstīt tiem, kurus viņi uztvēra par varbūt nedaudz jocīgiem un mazizglītotiem cilvēkiem un mēģināt atrast to pieeju zemniekam, kurš nekad varbūt nav bijis lielā pilsētā, vai viņš tālākais, kur viņš aiziet dievkalpojumus svētdienās. Atrast to pieeju viņam. Grāmata ir, patiesībā grāmata ir prece. Tad, kad tu grāmatu nopēc un sāc viņu lasīt, tev veidojās noteikti, iespējams, emocionālas attiecības ar grāmatu. Bet īstenībā grāmata ir prece, un preci ir svarīgi izplatīt, un tie preču izplatīšanas tīkli, arī, ja mēs domājam par Baltijas telpu, šeit jau pastāv kopš vikingu laikmetu, un īstenībā ar grāmatām sāk tirgoties, ar iespiestām grāmatām. 15. gadsimta beigās tirgotāji, kuri tirgojās arī ar ādām, ar vīnu, ar citām precēm, viņi vienkārši saprata, ka šādā veidā iespējams viņi varētu nopelnīt naudu, un viņiem bija tā attieksme, nebija pret kaut ko, kas tagad spēs citus izglītot vai iedvesmot. Tā ir prece, un, protams, ja to grāmatu iespiež Rietuma Eiropā vai arī Eiropas vidienē, līdz kamēr viņi nokļūst šeit, tās pašas transporta izmaksas, viņi patiesībā padara salīdzinoši dārgu, bet iespējams lētāk nekā to pašu tekstu iespiest tev uz vietas. Jo tas gluži tāpat kā šodien mums ir grūtības ar grāmatu iespiešanu Latvijā. Nē, lai gan patiesībā nav mūsu grāmatu iespiedēji gan Jelgavas tipogrāfija, gan Livonija iespiež grāmatas priekš Norvēģijas un Vācijas lielās tirāžās un pelna ar to labu naudu, bet vēsturiski šeit nav bijis pārāk izdevīgi kaut ko iespiest. Zināmā mērā šeit grāmata ir Rietuma Eiropas kultūras atnesta. Protams, mēs varam pieņemt, ka 13. gadsimtā Jersikā vai kur citur, kur bija arī pareizcīgo baznīcas, viņiem noteikti bija baznīcas slāvu valodā liturģiskie teksti, bet no tā nekas nav saglabājies, bet tā ilglaicīgā ietekme, tā ir tā Rietuma Eiropas ietekme. Un īstenībā tas ir tas, kas arī mūs ir sasaistījis ar Rietuma Eiropas kultūru. Kurš gan var noteikt grāmatas vērtību, tad vienkārši ir jāmēģina viņu kādam pārdot, bet tā arī būs ļoti subjektīva izvēle. Bet man šķiet, ka tas kas patiešām var būt interesants un vērtīgs, ir grāmatas noteiktās situācijās. Piemēram, mums ir viena grāmatiņa, kur ir sarakstījis Juris Rubens un izdevis 90. gadu sākumā, un kurā ir Imants Ziedoņa piezīmes, kur viņš ir vilcis ar bultām un atzīmējis un sev pierakstījis, man jāizlas tā un tā grāmatas, kur atsaucās Juris Rubens. Man šķiet, ka šī mazā grāmatiņa viņa kaut kādā ziņā ir ļoti vērtīga, ja tu vari ieraudzīt kādu cilvēku, kur gandrīz visi Latvijā pazīst vai ļoti daudz pazīst, tu vari ieraudzīt domāšanas veidu vai tu vari ieraudzīt to, kāds ir lasījis. Bet
man jau arī šķiet, ka vērtīgas ir tās grāmatas, kuras parāda to, par ko mēs tikko runājām, par grāmatas ārkārtīgi lielo trauslumu. Un mums ekspozīcijā ir viena grāmata, kas 16. gadsimta vidū ir izdota Bāzelē, tad viņi nokļuvusi pie Krakovas bīskapa 16. gadsimta vidū, kurš nomirstot to ir veltījis, uzdāvinājis Varšavas jēzuītu kolēģijai. Un 19. gadsimtā, tad, kad poļi sacēlās šo grāmatu kā tādu kara laupījumu, cara iestādes nosūtīja uz Rīgas pareizticīgo semināru, kurš 19. gadsimta vidū tika izveidots uz Rīgu. Un tad, kad bija Pirmais pasaules karš un šo semināru evakuēja un beigās arī likvidēja, tur ierīkoja anatomikumu, 20. gadu sākumā šī grāmata nonāca valsts bibliotēkā. Un man šķiet, pat par sevi, tas ir Augustīna darbu sējums, pat par sevi šī grāmata varbūt nav ārkārtīgi nozīmīga, īpaši arī mūsu kontekstā tādēļ, ka viņa nav iespiesta šeit, bet tas viņas liktenis parāda to grāmatas ļoti, ļoti lielo trauslumu. Un to, ka grāmata atrodas kādas, var atrasties cilvēka varas rokās, un viņa ir spiesta pakļauties kaut kādā ziņā, bet arī mēs ekspozīcijā runāsim par grāmatām, kuras pārņem cilvēku savā varā un kuras cilvēku ietekmē.